Man pirmā grāmata par Raimondu Paulu iznāca jau pirms 7 gadiem. Tas bija uz viņa 70 gadu jubileju, un tas bija tāds tiešām iespaidīgs sēmiņš, tāds varbūt tik biezs ar teiksim, 100 fotogrāfiju, un tas bija tas varenais pētījums. Šeit mans uzdevums bija uzrakstīt būtībā gandrīz kā daļa literatūras darbu, tādu piedzīvojumu stāstu, Raimonda Paula darbu un nedarbu, vai, teiksim, viņa dziesmas un dzīves stāsts tādā apvienojumā. Tajā ziņā tas bija izaicinājums vairāk tādā vienkāršākā runā, ja, bez kaut kādas ieslīgšanas muzikoloģiskā terminoloģijā un tam līdzīgi. Un arī izaicinājums jau bija ārprātīgi īsais termiņš, kurā man tas bija jāizdara. Mēneša laikā. Tad viss malā jānoliek, un tad, tas ir vispār interesanti, ja, jo tad tu cilvēks pārvērties būtībā par to savu varonu, un tad tu izdzīvo reizē ar viņu to dzīves stāstu. Un es tiešām brīnos, kāpēc nav Holivudas filmas par Raimondu Paulu, jo, teiksim, tas viņa dzīves stāsts, tas ir tāds tipisks pierādījums tai pasakai, kā no ganiņa var kļūt par ķēniņu, ja, jo vienkārši tiešām stikla fabrikas strādnieka dēls, ja, kurš ir tāpat ganījis kazu savā bērnībā un lasījis ērkšķogus kā citi lauku puikas, pateicoties savām neparastām rakstura īpašībām, milzīgai uzņēmībai un gribas spēkam, ir izcīnījis tiešām leģendāru komponistu titulu, kas ir slavens visā pasaulē. Un šīs dzimtas īpašības jau, protams, parādās arī viņa māsas Edītas Paulas Vīkneres Daļradē, kur arī nesen izstāda atklāta Dailes teātrī. Tātad šīs fantastiskās darba spējas, tā ir dzimtas īpašība, un pateicoties tām, es domāju, ka maestro Raimonds Pauls nav salūzis ne pie kādām valdībām, ne pie kādām sistēmām, jo viņš ir, tiešām viss iekšā savā mūzikā, man liekas, nekas cits viņam neeksistē.